Visiem sveicienus šajā video es gribu parunāt par izdegšanu. Man tur izlaica vienā sociālajā tīklā viena cilvēciņa apraksts par izdegšanu. Viņš tur uzdeva jautājumus citiem, kuriem ir šis kaut kas tāds piedzīvots. Viņam pats bija kaut kas tāds piedzīvots. Es tūlītās jums salikšu cilvēku atbildes par to, kā viņi to ir piedzīvojuši, kā tas viņam ir izpaudies. Un es tāds lasu, skatos, to man radās interesi. Man ir ko pastāstīt vienkārši tādā veidā, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kas tas tāds ir. Un vēl ne tikai skaidrs, bet man ir arī rīki, ar ko var atbrīvoties no tā pasākuma, lai pirmām kārtām nav šādas izdegšanas, vai ja jau ir notikusi, lai viņi neatkārtojās un lai vieglāk kļūst. Jo tur cilvēki daudz aprakstīja, ka pēc tam, kad tas bija noticis, viņi tur ir atguvušies, bet tāpatās tas vēl izpaužās kaut kādās mazākā mērā, bet izpaužās tā vai tā kaut kādos apstākļos. Lūk par šo šajā video. Uzreiz pastāstīšu par psihi un par fizisko, ka tas patiesībā nav ar to saistīts. Teiksim, cilvēkam šķis pārāk liela slodze man psihiskā tur darbā, vai pārāk liela fiziskā slodze, un tāpēc es tur izdegu. Tas nav ar to saistīts. Cilvēks kā būtnē, viņš spēj ļoti milzīgus slodzes apjomus panest. Gan psihiskos, gan tā ir vide kaut kāda, psihiskos, tāda nelabvēlīga, gan fiziskos, fizioloģiskos, kur viņa fiziskais ķermenis tiek ļoti noslogots. Kā piemēru es jums varu minēt koncentrācijas nometnes Otrā pasaules kara laikā, kur daudzi cilvēki gāja tam visam murgam ārprātam cauri, Iedomājieties, kāda tur bija psihiskā slodze, apstākļi nelabvēlīgi uz fizisko ķermeni, nereālais darbs no rīta līdz vakaram, trūkums, ēšanas, siltuma trūkums, citi cilvēki, slimības, miršanas, viss riņķī notiek visu laiku stress par to, ka tev var kāds nogalināt, vai kaut kas tev tur kaut kur var aizvest, Cik tas ilgi vilksies, nav skaidrības nekādas. Un šādos vidēs, šādos apstākļos cilvēki gadiem dzīvoja, un tie, kas izdzīvoja līdz galam, daudzi tur no to, kas tagad tiek sauc par izdegšanu, daudzi tur sevi iznīcināja tādā veidā ļoti ātri. Bet tie, kas izdzīvoja, viņi parādīja tādā veidā, tīri faktiskais piemērs ir tāds, ka cilvēka psihi un cilvēka fiziskais ķermenis var iziet cauri ļoti smagiem apstākļiem. Un ka tas, kas mūsdienās saucās par psihisko slodzi, jeb ietekmi darbā, tur vidi kaut kādu nelabvēlīgu toksisku un vēl šādi. Salīdzinot ar to, kas tur bija, tas ir tāds, tas ir tāda puķu lauks, smaržīgs, salīdzinot ar kādu izgāstuvu samazgām, lūk tā. Un problēma ir nevis tajā, ka cilvēks nevar panest pats šādu kaut kādu psihisko slodzi vai ietekmi, bet problēma ir tieši tajā prātā es mehānismā, jeb es, kurš to visu vidi, apstākļus, notikumus, tur pārbaudījumus, uzdevumus, kurus tur priekšnieks uzdot, kurš rada no tā uzbur milzīgu problēmu. Lūk, tajā ir problēma. Tajā es, kurš rada ilūziju, iluzoru problēmu. Iedomājieties, ka es ar to netikšu galā, vai mani tur dažāds var būt bailes, nosodījumi, tur viņš sevi nosoda, citus nosodā, Dievs tur atkal par mani tur nepaslavē, man prēmiju neiedeva, vai man uzlika 5 cilvēku darbu apjomu, kurš man jādara. Tas, kurš to runā iekšā un visu laiku jūt šo nosodījumu par to vilšanos, dusmas, bailes no tā, ka var no darba izdīt, un tad nebūs par ko kredītus maksāt, uzburu visu laiku, uzburu, 24, kamēr tu pat naktī gulti tāds cilvēks, viņam šis es, kurš to visu uzburu, viņš turpina tur strādāt, griezties, to milzīgo mutuli, iedomājieties, visu laiku ar katru savu domu šādu rīcību, viņš rada milzīgu šo bumbu, vēl lielāku. Psihe to nespēja panest. Kaut gan pats apstākļus, ja viņš būtu pilnīgi neitrāls, mierīgi panestu, bez problēmām nebūtu nekādas izdegšanas. Bet tieši dēļ šāda es, kurš šo visu rada, un tas jāsaprot, ka tas viss ir ilūzija, uzburts tikai smadzenēs. Cilvēka smadzenēs šis es, kurš īstenībā nemaz nav īsts, viņš uzbur šo neīsto kaut ko ar saviem spriedelēm, ar saviem apzīmējumiem, ar savu izvērtēšanu, ar savu par sevi, par citiem, par visu. Bailes, nosodījumus, visas šīs emocijas sajūtas, kas ieslēdzās arī fizioloģiski tiek justas. Un pēc tam ieslēdzās hormonālās izmaiņas, jo tas viss ir kopā saistīts.
Un tas viss rada izdegšanu cilvēkam. Nevis pati situācija. Var teikt, kā cilvēks. Tas pat nav cilvēks, jā? Jo šis es, ego tā saucamais, tas nav cilvēks. Ja mēs no tā atbrīvotos un viņš vairs nebūtu, cilvēks nepazustu. Saprotiet, līdz ar to tā ir ilūzija. Iluzors veidojums kaut kāds, kurš rada milzīgas problēmas, kas ir realistiski tiek piedzīvotas pēc tam fiziskā ķermenī un vispār piedzīvotas dzīvē. Lūk, tas rada izdegšanu. Šis domāšanas process, šis nepārtrauktais kontrolēšanas, šis nepārtrauktais uztraukums iekšēji rada šo izdegšanu. Nevis pašas situācijas un apstākļi. To jums jāsaprot, jāspēj to ieraudzīt. Un tagad jautājums, ja cilvēki tur arī apraksta to, ka viņi tur pēc tam iet, tur strādā ar sevi, pamana to, ka ir izdegšana, jo tas jau sāk novest pie šīs depresijas, pie dziļajiem jau šiem stāvokļiem, jo psihei, iedomājieties, tiek milzīgas uzburst kalns, kurš spiež 24 stundas dienā, un psiha vienkārši kaut kādā brīdī neiztur, fizioloģiski cilvēks neiztur ķermenis, un ieslēdzās saglabāšanās procesa, lai būtu riebums pret to darbu, lai tu tur neej, tur ir kaut kas, kas mūs iznīcinās visus. Līdz ar to ieslēdzās dabiski tāda procesa, apātija, depresija, ka to negribās neko darīt, negribās nekur iet, lūk, tu guli, vienkārši nekur neej, vairs neko nevajag. Tie ir pašsaglabāšanās dabiskie procesi, kur psihi vienkārši šādā vismaz veidā ieslēdz, lai tu vispār cilvēks sevi saglabā. Tur, protams, ir arī vēl šis es, kurš jau ir tajā visā jau, un caur to atkal pārvalda un rada vēl lielākas problēmas, tas viss arī jāsaprot, ka tā tas strādā. Un tad cilvēks pats sevi no tā nevar izvilkt, principā, jo tas, kurš viņu grib izvilkt, tas jau būs šis es ļoti milzīgs uzbūries. Īstenībā Japāņiem ir ļoti daudz anime tieši par šitiem visiem. Viņi ļoti labi māk parādīt šitās anime savās multinītēs visus šos procesus caur multinītēm, kā tas viss izpaužās un izvēršās tiem cilvēkiem, kuriem tā ir. Nu, lūk. Un tad cilvēks, teiksim, viņš pēc tam tā kā sevi ieliek šajā miera stāvokli, apstākļus pamaina. Un šajos apstākļos sākās lēnītēm atgriešanās atpakaļ, psihe sāk atjaunoties, jo vairs nav tik ļoti liela kairināšana no malas, un lēnītēm cilvēks atgriežas. Bet, kā cilvēki paši raksta, ka viņa pati problēma, ka viņi atkal var tajā izjust šo stresu, nepazūd, ka ja apstākļi rodās, tad viņi atkal jūt šo stresu. Tas ir dēļ tā, ka pat šis vaininieks, kas to visu ierosina, viņš jau nav pazudis. Viņš vienkārši ir aizgājis pagulēt, tā var teikt. Līdz brīdim, kad viņš atkal atmostās. Tāpēc cilvēki atkal un atkal pie tā var atgriezties. Un pie šiem stāvokļiem tā vai tā atgriežās, ka tie pilnībā nav normalizējies stāvoklis, kāds bija pirms. Lūk, to cilvēki arī daudzi tur apraksta. Un kādi tad ir varianti? Kā vispār tad var atjaunoties līdz tādam līmenim, ka tu biji pat kāds tu biji pirms un pat vēl labāks kļūt? Pilnīgi reāli, pilnīgi iespējams. Es jums līdz iedošu šos divus variantus, es jums varu piedāvāt. Kas ir jādara, ko var darīt. Un, un tas viss, pirmais no variantiem ir tāds, ka jūs ejat šo pašizziņas ceļu. Jūs sākat pašizziņa, meditācijā, novērošana, jautājumu uzdošana. Ja jums izdosies iegūt piekļuvi pie kāda laba meistara, pie tāda izcila meistara, kurš to ir jau piedzīvojis, kurš jau ir pašrealizējis, viņš jums vienkārši caur norādēm parādīs, kur virzīt savu uzmanību, un jūs tādā veidā identificēsiet to draudziņu, par kuru es jums pašā sākumā runāju, tas prāta, tas es daļa, kura tad rada visu šo problēmu. Kad jūs viņu ieraudzīsiet, identificēsiet, atklāsiet, piedzīvosiet, tad viņa zaudēs varu pār jums. Un līdz ar to jums atkritīs šī problēma, kas ir saistīta ar šo jūsu daļu. Jūs turpināsiet dzīvot, turpināsiet, viss tāpatās būs, bet vairs nebūs kaut kas iekšpusē, kurš rada šo lielo šo smagumu. Milzīgs vieglums parādās tajā brīdī. Lūk tāds, tas ir pirmais variants. Man kaut kad pavisam drīz būs abonēšanas klubs par simboliskām naudiņām. Tur gan tiks dots gan viss šitais, kā tur var identificēt gan visādas praksītes, kaut kas interesants. Tā kā, ja jums interesē pierakstieties Telegramam, tur būs drīzumā pavisam norādes informācija par to visu pasākumu. Nu, lūk, tas ir pirmais, ko jūs varat darīt. Meditācijas arī, meditācija ir kas koncentrācija uzmanības. Jums vajadzīga uzmanība šeit un tagad, lai jūs varētu pēc tam nofiksēt šito
visu procesu, jo reālajos dzīves apstākļos noķert viņu aiz astes. Nu, lūk, tas viss arī palīdz elpošanas, kaut kādas fiziskā ķermeņa loģiskas stiprināšanas, un viss tas kopistiski, jā, tā kā tāds darbs. Nu, lūk, tas ir pirmais. Otrais ir, kad jūs strādājat ar to lauku, kurā rodas, jebkurā glabājās tie trigger mehānismi, caur kuriem šis viltus aktivizē visus šos stāvokļus, caur kuru viņš notiek reakcija, rēģēšana. Tas ir apmēram tā kā mākoņu serverī, kurā tas viss mīt. Mākoņu serveris priekš cilvēka ir nosaukts kā zemapziņa. Un tad otrs instrumentārijs ir darbs zemapziņā ar visu to, ko šis viltus izmanto kā palaišanas mehānismi. Tas pārsvarā caur jūsos iekšā glabājošiem kaut kādiem nospiedumiem negatīvo pašvērtējumu veidā. Tas tā kā jūsos ir daudz nospiedumi, punktiņi, caur kuriem tas viltus var hops un aktivizēt kaut kādus stāvokļus, sajūtas, notikumus un radīt to visu milzīgo bumbu. Tas ir tas otrais variants. Attiecīgi izlabojot, ja var teikt, pārmainot, transformējot dabiskā veidā, bez tādā agresijas, to visu pasākumu zemapziņā, situācijās, kurās pirms tam jūs, teiksim, jutāt šo nosodījumu bailes vai kaut kādus tur šo dusmu, agresiju, vēl kaut ko, ja? Viss tas, kas aktivizē jūs ar šo izdegšanu, jūs tur vairs nejūtat tās sajūtas, viņas vairs nav. Tāpēc, ka nav vairs trigger mehānisms. Pats situācija apstākļi neaktivizē jūsos šādu sajūtu, jo viņas vienkārši vairs nav. Jums ir cita sajūta, kas tajā situācijā aktivizējas. Jums ir miers, prieks, jā, tāds, kāds citam prieks, miers, jā, neitrāla sajūta, jā, tur slodzīt vēl kaut kas, pilnīgi savādāk rīcība parādās. Un vairs nav šīs slodzes, vairs nav tas, kas jūs spiež un rada šo izdegšanu, šo stresu, depresiju. Šis variants der arī ikvienam, jā, pat jums negribās meditēt, šo variantu ik viens cilvēks var atbrīvoties no visiem šiem pasākumiem. Pēc tam atbrīvoties tā, ka jums vairs nav paliekas. Jūs vienkārši līdzīgā situācijā jums vairs neierosina jūsos izdegšanu. Tas ir arī tas, ko jūs varat iepazīties mguru.lv mājaslapā pie individuālajām sesijām. Tur viss ir aprakstīts. Tur ir sākotnēji tiek veikta diagnostika, un diagnostikas ietvaros tiek diagnosticēts viss tas, daļ kā jums notiek ierosināšana šiem visiem stresa apstākļiem, no kā vispār šī izdegšana, var teikt, aktivizējās, jeb auga. Kā man viens cilvēks stāstīja, ka viņam beidzot bija skaidrs, kāpēc viņam vispār ir tas, kas viņam ir, un arī skaidrs, kas ir jādara, jo tur diagnostikas ietvaros jums kļūst skaidrs, kāpēc jums vispār bija šāda izdegšana, un kāpēc kaut kādos citos apstākļos jums rodas kaut kāds līdzīgs stress, kas var arī ierosināt kaut kāds līdzīgs stāvoklis, depresijas, apātijas, vēl visādas lietas. Tas kļūst reāli skaidrs pašam, nevis vārdiski tur kaut ko tur apmēram, jā, bet reāli paši ieraudzīsiet visu šo pasākumu, kā tas vispār darbojas, kā tas vispār strukturējas, kā tas vispār veidojās tieši jums. Un jums arī tiks piedāvāts reāls risinājums, kā jūs no to visa varat tā kā atbrīvoties, var teikt, jā, un tad jums būs pilnīgi savādāk izpausmes šajos pašos dzīves apstākļos, notikumos. Lūk tā, tas ir otrs variants, jā, kuru es kā varu piedāvāt, ko jūs varat darīt. Un pirmais var arī iet patstāvīgi, var iet ar kādu kopā, kurš jums norādīs. Tas būs daudzreiz efektīvāk, daudzreiz ātrāk. Šis otrais jau ir tā, ka jūs strādājat jau, var teikt, kā sporta zālē. Tur ir arī skaidrs algoritms, skaidrs mehānisms, kā tas viss notiek. Jā, tieši tāpatās kā sporta zālē, ja jūs atnākat, jums ir treneris individuālais, un treneris jums pasaka, kur ir darba plāns, tik un tik nodarbības, to darīsim tādus vingrinājumus, kur mums ir ēšanas režīms, plus es tev kontrolēšu. Lūk, 5 mēneši, jā, un mums būs lūk šāds rezultāts, kur man ir piemēri citu cilvēku, ar kuriem tas ir noticis. Šeit ir kaut kas līdzīgs, tieši tāds pats princips, jā, ir skaidrs, saprotams, bez jebkāda lidošana, ūdeņa vēl kaut ko. Lūk tā. Tā kā, ja jums kādam ir kaut kādi izdegšanas vai kaut kas uz to līdzīgs, jā, tad varat atrast weblapiņā, tur ir pieteikuma forma, uzrakstīt, pieteikties, un tālāk jums jau tiks atsūtīts, kas tālāk jādara. Tas ir tiem, kam interesē. Nu, lūk, tas ir par izdegšanu. Galvenais atcerieties, ka tas viss process nav vispār ar jums saistīts. Jūs, var teikt, esat vienkārši tas, kas jūs esat īstenībā, jūs esat gūstā, var teikt, jā, to viltus gūstā, jo tas viltus uzbur to visu priekš jums, un jūs pēc tam fiziski to visu vērojat un piedzīvojat savas dzīves realitātē. Lūk tā.
Tas īstais, kas esat jūs, viņš arī necieš no tā. Cieš arī tas cits viltusējs. Tur ir ļoti interesanti spēle ar to visu pasākumu. Ja, kad jūs to visu izprotat, apzināties, ieraugiet īstajā gaismā, jā, tie tā, teiksim, tas pirmais process, kad jūs virzaties, ja jūs aiziet līdz tai, identificēt šos viltusējs, kā tas viss notiek, jūs vispār atbrīvojaties no tā visu. Viņam vairs nav vara pār jums, un jums, kad dzīve kļūst ļoti viegla, mierīga, laimīga un bez jebkādām tur izdegšanām, bez jebkādām apātijām, depresijām, stresiem un tā tālāk. Lūk tā. Tas arī ir, starp citu, tagad to produktu pakalpojums, kurus piedāvās šo ceļu jau konkrēti skaidri, ka cilvēki varēs arī šim ceļam iet cauri tiem, kuriem ir vilkme, vēlme kaut ko tādu izdarīt. Tas būs šovasar piedāvājumā. Lūk tā. Ar jums bija Alans, un lai jums visiem visi labi, attīstieties, kļūstiet laimīgi un tiekamies kaut kur atātā. This is my home. Now you reach my home. Yeah. This is my home.